Labvakar! Labvakar, mīļie draugi! Ir atkal pagājusi viena nedēļa un ir pienācis laiks meditācijai. Mazliet pagaidīšu, kad jūs klātienē ieradīsieties kāds. Labvakar! Redzu pa kādam. Labvakar, mīļie! Kā jums klājas? Kā rudens? Vai šogad rudeni jūtat īpaši savādāk kā citus gadus? Labvakar, Vinetiņa, Ilga, Līga, Inga. Prieks, meitenes, jūs redzēt. Sakiet, lūdzu, tad, kad nāk ceturtdiena, vai jums ir jau kaut kādas gaidas, par ko būs meditācija? Jo es jau nekad iepriekš nepasaku, par ko būs. Vai jums ir kādas domas, vai kaut kas, ko tā kā gribētos šodien, vai ir tāds noskaņojums uz to vai to? Uzrakstiet droši, jo šodienas meditācija būs citādāka nekā iepriekšējās. Un arī tās meitenes un puiši, kas bija Es beidzot daru grupā, arī tur meditācijas pārsvarā es vadīju tādas, kā līdz šim tās pirmās 3. Šodienas meditācija būs savādāka ar to, ka mēs nepiesauksim savu augstāko es, mēs nepiesauksim gaismas spēkus. Šī būs, ja tā varētu teikt, bāzes meditācija, kuru katrs jūs varat atkārtot savā galvā. Protams, visu šo laiku, kamēr būs grupa vaļā, jūs varat kaut katru dienu viņu skatīties, tāpat kā iepriekšējās meditācijas, bet šo jau noteikti, jo viņa ir izteikti tāda uz mieru, es apstādinu prātu, es vienkārši vēroju, kādas ir sajūtas, kur man ir spriedze, vai es labi, pareizi, mierīgi elpoju, kā es iekšā jūtos, tādas lietas. Un te nebūs augstākais es un dziedināšana no gaismas spēkiem, bet tieši pats pamatiņš, kas ir meditāciju pamats, kādā veidā es varu pats brīžos, kad nav iespēja pieslēgties caur telefonu jebkuram no meditāciju vadīšanas kanāliem, vai tas būtu mans vai kāds cits, bet ir vajadzīgs nomierināties. Es nezinu, piemēram, jūs esat darba vietā, un tu saproti, man ir burtiski 5-10 minūtes laika savākties, atgūt centru sevī, nomierināties, un tad iet tālāk. Lai nebūtu drāma, lai es nesāktu tagad raudāt, jo nav īstā vieta un laiks, ja. Tad šis veids varētu būt tāds vērtīgs, kā tu pats ar sevi to vari izdarīt. Arī citas, jebkuras situācijas, kad tev ir stress, kad tev ir tā viss uzkāpis, kad, kā latvieši saka, katliņš dancoja, ja? Tad šo meditācijas metodi, šo veidu tu noteikti varēsi izmantot. Un tad, kad mēs iesim tagad, šī meditācija nebūs gara, 20-25 maksimums minūtes, un ja tev šķiet jau pašā sākumā, ka tev ir grūti apstādināt domu skrējienu, jo šodien ir bijusi intensīva diena, visi pasaules vadošie meditāciju meistari iesaka vienu fantastisku veidu. Rudens grāšņi jums dāvā prieku, jā. Jums jau noteikti ir gan augsts, gan lapas krāsainas, vai ne? Es arī starp citu salasīju lapas no koka, kurš ir līdzīgs mūsu kļavai, bet tomēr nav, bet mazliet uz to pusi. Labvakar, Inga. Un tātad, kur es paliku?
es paliku pie tā, ka ja tev domas skrien, un tas attiecās īstenībā ne tikai uz šodienas meditāciju, bet arī uz visām citām. Tad pasaules vadošie meditāciju meistari iesaka, manuprāt, vienkārši fenomenālu ieteikumu, ka, teiksim, es tev teikšu, un tagad koncentrējies uz galvu un jūti, kur tev tas notiek, un tev tikai galvas skrien. Kā man šodien meita zvanīja, un kā es uzcepos, vai kā man darbā priekšnieks kaut ko, vai kaimiņš kaut ko, vai taču jāpaspēj ātrāk, lai tā meditācija beigās, man taču vēl jāsacep, vai jāsavār ēdiens rītdienai, man vēl tas jāpaspēj, suns jāpabaro, tas. Un šitās domas, protams, ka skrien cauri galvai, arī man viņas skrien meditāciju laikā, īpaši sākuma daļā, bet gadās, ka visu meditāciju, jo arī es nevienmēr pieslēdzos tā, ka pilnībā, kad es, teiksim, citu vadītu meditāciju klausos, tas ir ļoti saprotama lieta. Un tad kas ir jādara? Maigi iedomājies, ka tu apsēdies tādā kā lielceļa maģistrālis ar 8 joslām malā. Ja, tu sēdi malā, drošā vietā, un vienkārši burtiski tādā meditatīvā mierā tu skaties, kā pa tām joslām uz visām pusēm brauc mašīnas, dažādas lielas, mazas, krāsainas, un viņas burtiski šaujās, ja tev labāk palīdz iztēloties, iedomājies, ka ir tumsa, un tad gaismiņas, sarkanas, baltas, un to mašīnu ir, protams, šausmīgi daudz, jo ir lielceļš, un viņas ātri traucās garām, bet tu paliec ceļa malā, tu redzi, ka viņas ir, tu viņas vēro no malas, bet tu neesi nevienā no šīm mašīnām, un tu vienkārši tā kā distancēti, attālināti redzi, bet nepieslēdzies tai tēmai, ka tu būtu kādā no mašīnām iekšā. Man šī metode strādā ļoti labi, un es aicinu arī jūs to darīt. Man nebija ienācis prātā jums agrāk šo pastāstīt, jo tas attiecās gan uz vadītu meditāciju, gan, ja kāds no jums meditē klusumā, jo klusuma meditācija, kad tu vari pats nomierināt domas, apstādināt, ir vēl daudz vērtīgāk, ja tu to vari un proti un sanāk. Labi? Labi, darīsim tā. Jūs jau noteikti esat gatavas, iekārtojušās. Vēlreiz saku, šodienas meditācija būs tiešām tāda pabūšana pašam ar sevi, pavērošana no iekšpuses, vai man visur ir līdzsvars. Jūs iemācīsieties izlīdzināt šo līdzsvaru sev no iekšas, redzēt, kas notiek, un burtiski tā kā tādām maigām rokām izlīdzināt tās vai nu skrienošās enerģijas, vai nelīdzsvarotās enerģijas, ja? Bet tādu lietu mēs šodien izdarīsim, un es domāju, ka tas ir tāda patīkama, interesanta pārmaiņa, jo meditācijas ir dažādas, kā jau mēs visi zinām. Tad šodien būs šāda meditācija. Labi, mīļie, vai nu apsēžaties ar muguru taisnā leņķī, vai apgulies. Tā kā mēs ļoti vērsīsim uzmanību uz iekšējo sajūtu, šodien man ir lūgums ieņemt tādu pozu, kurā tavs mugurkauls ir maksimāli taisni, tā kā nostiepts. Ja? Protams, dabiskie izliekumi mugurkaulam, bet vai nu apgulies vai apsēdies, lai mugura ir maksimāli taisnā veidā. Ieņēmu šo pozu. Labi. Tad paskaties, vai tev ir ne par siltu, ne par augstu, vai rokas stabili stāv. Labi. Varam acis ciet. Šodienas meditācija mums būs, lai pavērotu sevi no iekšpuses, lai pavērotu, vai manī ir saspriedzinājums, vai manī ir
kādas neizlīdzinātas enerģijas un ieraudzīt, ka es pats varu tās maigi ar vienu rokas mājienu izlīdzināt. Un tāpēc šī izlīdzināšanas sajūta dod ļoti harmonisku līdzsvara stāvokli. Līdzsvars nozīmē miers, miers nozīmē atslābināšanos, un atslābināšanās nozīmē, ka es varu just, ka es ļauju sev just, ļauju sev būt šī mierā, kurā esmu tikai es ar sevi, kur nav neviens, nekas un nekādā veidā netraucē, nevar ietekmēt manu mieru, manu līdzsvaru un harmonijas stāvokli. Un tāpēc tagad sajūti, kā jūtas tava galva. Vai tā ir pietiekoši atslābināta? Sajūti, kā jūtas galvas āda. Un paskaties no iekšpuses, kas tur notiek. Vai tur ir skrienošas domas, vai tur ir kāds sabiezējums, sablīvējums. Ja tu kaut ko tādu jūti, tad mierīgi ar savām iedomu rokām izlīdzini to, vai ar domām, vai vienkārši ar savu sajūtu, ja tev tā ir ērtāk. Pavēro to vietu, kur galva un kakls savienojas. Vai šī vietā tu jūti mieru un atslābinājumu tādā veidā, ka tava galva varētu brīvi kustēties. Ja šeit ir sasprindzinājums, izlīdzini to, atslābini to. Kā jūtas tavs žoklis? Vai tajā nav kāds sasprindzinājums? Augšžoklī, apakšžoklī. Tā vieta, kur sānos tie satiekas, atslābini šo vietu. Un tavs žoklis paliek pavisam mierīgs, atslābināts. Zobi atslābst, mēle atslābst, augšslējas atslābst. Kā jūtas tavas acis? Tagad mazliet iedomājies, ka tu sadali savu ķermeni it kā no augšas uz leju divās daļās, tā kā labajā pusē un kreisajā pusē, jo tā tu vieglāk sajutīsi, ja būs kāda disharmonija vai disbalans. Tāpēc tagad paskaties uz savām acīm vēlreiz un pavēro, vai abas acis ir enerģētiskā līdzsvarā. Vai tās ir atbrīvojušās, atslābinājušās. Ja jūti, ka ir disbalans, izlīdzini.
Seja. Pavēro sejas abas daļas, labo un kreiso. Vai muskuļi ir atslābinājušies, vaigu kauli, vai nav saspringuši. Izlīdzini to. Tagad pavēro abas ausis, labo un kreiso. Vai tas ir enerģētiskā līdzsvarā? Atslābini un izlīdzini. Kā jūtas tavas galvas matainā daļa, mati, kur tie iznāk no galvas ārā. Kā jūtas šī vieta uz tavas galvas? Paesi matu saknēs šobrīd, sajūti, varbūt kādu kņūdinošu sajūtu, varbūt saspringumu, varbūt jau tagad tev tur ir atslābinājuma sajūta. Izlīdzini, atslābini. Jā, matos ienāk miers, galvas ādā ienāk miers. Tagad skatīsimies uz tavu ķermeni, tā kā noskanēsim to. Vēlreiz sākam no galvas, no avotiņa. Ja tur brīvi tagad cirkulē enerģija, jo nu jau tu esi izlīdzinājis, izlīdzsvarojis, harmonizējis visu galvas enerģiju, tā pa centrālo asi var ļoti brīvi un mierīgi iet uz leju. Cauri acīm, kuras ir izlīdzināts, enerģētisks process, tālāk vēro nāsis. Tu elpo visu laiku, un tāpēc tagad tu jūti, vai abas nāsis ievelk gaisu vienādi, vai izelpo gaisu vienādi. Izlīdzsvaro to. Mutē augšlūpa un apakšlūpa. Vai tajās ir līdzsvars? Vai nav spriedze? Lūpas ir ļoti muskuļiem bagātas. Tāpēc atslābini gan augšlūpu, gan apakšlūpu. Nu jau tu esi nokļuvis pie kakla. Sajūti, vai kakls ir brīvs, gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Virzi uz leju šo enerģiju, kura nāca no avotiņa, šo brīvo plūsmu. Un tagad tā iet uz pleciem, uz rokām, visā garumā, līdz pat pirkstu galiņiem, caur elkoņiem, caur locītavām. Sajūti katru pirkstiņu, gan labajai rokai, gan kreisajai. Vai tajos ir līdzsvars? Vai abas rokas ir vienādi vieglas vai vienādi smagas? Vienādi siltas vai vienādi vēsas? Izlīdzini,
abās rokās šo sajūtu. Izlīdzini. Nu jau tā ir kļuvusi vienāda. Enerģētiski vēro, kas notiek ar tavu ķermeni iekšpusē. Jo tagad tas enerģijas plūsmas, vilnis ir tavā krūšu kurvī, un visa uzmanība ir uz tavu krūšu kurvi. Augšējā daļa, kur ir plaušu augšējie segmenti, vidusdaļa, apakšdaļa, krūšu kauls, aiz tās sirds. Vai tur viss ir līdzsvarā, izlīdzini. Tad vēders. Iedomāti sadali to 3 daļās. Augšējā, vidējā un apakšējā, kas ir iegurnis. Un sajūti, vai tavs vēders ir mīksts. Varbūt tavā vēderā ir spriedze. Koncentrējies uz saules spinumu, jo bieži vien tā ir vieta, kur mēs koncentrējam spriedzi, kur mēs koncentrējam, uzkrājam un ilgi glabājam dažādas aizturētas emocijas. Tāpēc īpaši šī vietā izlīdzini tās. Izlīdzini. Varbūt pat iedomājies, ka tu ar abām rokām maigi pamasē savu vēderiņu. Samīļo to no ārpuses un zini, ka arī visi orgāni iekšā saņem šos glāstus, šo maigumu no tevis. Un tie ir izlīdzināti. Un tagad no iekšpuses paskaties un izlīdzini enerģiju šī vēdera rajonā. Un lēnām virzi uz leju, uz nabas pusi. Un tad jau uz iegurni. Iegurnī ir daudz orgāni. Paskaties gan uz pāra orgāniem, gan uz nepāra. Vai abās pusēs, labajā un kreisajā, ir līdzsvars. Izlīdzini to, lai abas puses ir mierīgas, atslābinātas, harmoniskas, un viss tavs kuņģa zarnu trakts un visas citas sistēmas var strādāt brīvi, mierīgi un kalpot tev pēc labākā plāna, priekš tā, kam tās ir radītas. Tagad aizej uz savas muguras aizmuguri, uz lāpstiņām. Paskaties uz savām lāpstiņām un redzi to visu kopumā gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Izlīdzini enerģiju starp abām lāpstiņām. Un tad tu sajūti, ieraugi, ka visā mugurkaula garumā ir enerģētiskais kanāls. Varbūt tu redzi, ka blakus ir vēl 2 enerģētiskie kanāli. Tajos brīvi plūst enerģija. Izlīdzini, ja redzi kādas negludas vietas. Tagad muguras vidusdaļa.
viduklis, gurni. Un nu jau šī siltā, brīvā, harmoniskā enerģija iet lejā pabām kājām. Ceļgali, potītes, pēdas, pirksti līdz pašiem galiem. Izlīdzini, salīdzsvaro abas puses, lai abas tavas kājas ir vienādi smagas vai vienādi vieglas, vienādi siltas vai vienādi vēsas, lai tās tev var kalpot vislabākā iespējamā veidā. Vēlreiz ieskaties savā ķermenī no iekšpuses, no pašas galvas līdz roku un kāju pirkstu galiņiem. Izej cauri no iekšpuses vēlreiz no galvas līdz kājām un izlīdzsvaro visu ķermeni kopumā. Apskaties, varbūt tu ieraudzīsi kaut ko jaunu, kaut ko interesantu. Varbūt tu sajutīsi mieru, varbūt tu smaidi, jo tu jūties silti, atslābināti. Tu jūties sevis mīlēts, pieņemts, apglaudīts, apglāstīts, harmonisks un līdzsvarots, un tā ir ļoti, ļoti laba sajūta. Tagad pievērs uzmanību savai elpošanai, dabīgajam elpas procesam. Mierīgi elpot caur nāsīm un jūti, ka šī ir tava dabīgā elpa. Tu atlaidi pagātni, tu atbrīvo nākotni, jo tava elpa ir apliecinājums tam, ka tu esi un ka tu esi šeit un tagad. Tagadnes mirklī. Varbūt tev ir kādas gaidas no šodienas meditācijas. Varbūt tu domā, cik ilgi vēl šeit ir jābūt šī sajūtā. Varbūt tu domā, ka es nekad neesmu šādu piedzīvojusi. Varbūt tu kaut ko citu domā. Atlaid tās, jo katra diena ir unikāla, katra pieredze ir unikāla, bet tu esi šeit, tagadnes mirklī, un esi priecīgs par būšanu šī tagadnes mirklī ar sevi. Tev ir prieks par procesu, kurš notiek. Pavēro, kā tu vari šo mieru un atbrīvotību saglabāt. Ieklausies, vai tavam mieram ir kāda skaņa. Varbūt smarža. Kā tavs miers uz tausti jūtams. Noglāsti katru ķermeņa daļu, kurai saki paldies. Tagad mēs skaitīsim elpas ciklus. Ieelpa 10, skaiti no 0 līdz 10.
Un izelpa 10. Sākam ar ielpu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izelpa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ielpa 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Izelpa 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ielpa 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Izelpa 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tālāk pats. Ielpa 7. Turpini savā tempā, līdz nonāc pie 1. Un tā tu esi nonācis pie 1. Ja tev domas skrien, iedomājies, ko es teicu, ka tu sēdi lielā autoceļa malā. Tās skrien, tās šeit ir, bet viņas tevi neskar. Tagad paesi šeit un tagad, baudot šo būšanas mirkli ar sevi. Tavs prāts aizklīst, domas izkūst. Pievērs uzmanību sajūtai šeit un tagad. Nedomā neko, tikai sajūti to, ko tu šobrīd jūti savā ķermenī. Vai tu jūti savu ieelpu un izelpu? Vai tu jūti citas ķermeņa daļas? Tu esi sava elpa šobrīd. Turpini vērot. Tava uzmanība ir šeit un tagad. Tu esi šeit un tagad. Vēro savas sajūtas. Vēro, kas notiek tevī. Varbūt tu redz, kas notiek ārpus tevis. Varbūt tas ir kāds saistīts process. Vienkārši vēro savā miera, līdzsvara un atslābinājuma punktā esot. Kad esi labi apskatījis, sajutis, izbaudījis,
Tad gatavojamies atgriezties. Sajūti roku un kāju svaru. Izdari dziļu ieelpu. Apzinies sevi. Apzinies, ka esi šeit un tagad. Un vēr acis vaļā. Kā tu jūties? Vai tavās sajūtās kaut kas izmainījās? Attiecībā no tā brīža, kā tu jūties pirms šīs meditācijas. Uzraksti, vai tev ir citas sajūtas, jebkurā ķermeņa daļā. Kā jūtas tavs prāts? Vai tev izdevās atslābināties? Vai tev izdevās būt šeit un tagad? Vai tev izdevās iegūt mieru? Kā bija atvērt acis šoreiz? Uzraksti, mīļais. Es gaidīšu. Šo meditāciju tu vari atkārtot kaut vai katru dienu. Arī pašu pirmo meditāciju, arī tā bija par mieru, par līdzsvaru, nedaudz savādāka. Bet šo tu vari darīt katru dienu vienkārši kaut 5 minūtes domās, jo tagad tu zini detaļās, kā ir tā sajūta, ieiet, paskatīties uz sevi no iekšpuses, ar acīm ciet, esmu šeit un tagad, apskatos, izlīdzinu enerģijas, līdzsvarojos, un šīs sniega 5 minūtēs būtu jāizmainās tavai sajūtai, jānolīdzsvarojas, jāharmonizējas, un tu jau vari mierīgāk pēc tam skatīties uz to, kas notiek un kā tu jūties. Labi? Lai izdodas un praktizē aktīvi visu nedēļu, nākamā ceturtdiena ir pēdējā meditācija, un tā būs ļoti īpaša, jo tā būs laika līniju uz nākotni orientēta meditācija. Tāpēc jau visu šo nedēļu es tev iesaku brīžos, kad tev ir sajūta, kad tu esi tādā kā radošuma stāvoklī. Padomā, ko tu vēlies no dzīves, padomā par sevi 3, 5 vai 10 gadu griezumā. Un nākamā ceturtdien mēs to visu nostiprināsim laika līniju, nākotnes piefiksēšanas, nākotnes radīšanas meditācijā, kas pati par sevi ir skaists, bet nopietns process, kur tu strādā ar sevi, ieliec savu enerģiju, un sākumā ar domu spēku, bet pēc tam jau dzīvē, reālajā dzīvē, tu veidosi savu nākotni, kuru mēs izsapņosim nākamā ceturtdien. Labi? Labi, mīļie draugi, lai jums izdodas, lai jums skaista šī nedēļa un tiekamies nākamā ceturtdien. Atā!